2025. gada dziesmu un dēļu svētki. 9 dienas, ap 30,000 dalībnieku. Kopā būsim vienotie dziesmā, dējā un dzērienu baudīšanā, izmantojot vienreizējās glāzes. Vai esat kādreiz aizdomājušies, cik daudz šādu glāžu mēs izlietojam ikdienā un cik šajos svētkos? Katru dienu pa glāzei no kafijas automāta, varbūt vēl kādu sulas vai ūdens glāzi dienas laikā. Not mazāko skaitli iegūstam 270,000 vienreizēju glāžu 9 dienās. Vai mēs tiešām vēlamies tādu mantojumu aiz sevis atstāt? Mēs bieži domājam, tā ir papīra glāze, tā ir dabiska un vidē draudzīga, bet vai tas vienmēr ir taisnība? Lūk, kur slēpjas viens no lielākajiem maldiem. Patiesībā lielākā daļa tā saukto papīra glāžu nemaz nav tik no papīra. Lai glāzes neizmirktu no iekšas ielietā šķidrumā, tas iekšpusē ir pārklāts ar plānu plastika kārtiņu. Visbiežāk tas ir polietilēns. Tātad šī glāze ir kā papīra un plastika savienojums. To ir daudz grūtāk pārstrādāt. Papīru un plastiku ir jāatdala, kas ir sarežģīts un dārgs process. Šīs glāzes nonāk atkritumu poligonos, kur tas sadalās ļoti lēni. Piesārņo mūsu vidi. Plastmasa var sadalīties sīkos mikroplastika gabaliņos, kas var iekļūt augsnē, ūdenī un pat mūsu ķermeņos. Tāpēc nākamreiz pirms paņemt rokās vienreiz lietojamo glāzi padomā divreiz. Varbūt šajā reizē varam izmantot savu daudzreiz lietojamo termokrūzi vai ūdens pudeli. Katra mūsu izvēle ir svarīga. Ja nu tomēr tev nav izvēles un jālieto vienreizējā glāze, neļauj, lai tā kļūtu par vienkāršu atkritumu, dodies radošā piedzīvojumā. Iesej un izaudzē augus mēs esam pārbaudījuši. Glāze ir izmantojumā 2 vai 3 gadus. Ja neaudzē pats, uzdāvini kādam stādu audzētājam. Organizē bowlinga turnīru klasē, pagalmā vai citur. Izgatavo telefonu, kas būtu laba rotaļlieta un arī palīdzētu izprast fiziku. Izgatavot automeitu, kas tev paliks atmiņā par 2025. gada skolēnu dziesmu un deju svētkiem.